Tādās manās rokās ir nonācis dators Gauja. Tas ir kapitāls dators no kapitāla servisa centra, un viņam ir ļoti daudz dažādas pogas. Pirmā poga ir Escape. S-E-S-C. Uzspiežot to, jūs varat iziet ārā no tā, kur jūs esat iegājis. F1 ir līdzīgi kā formulas sacīkstes, bet nē, tā ir poga, kur uzspiežot var iemigt, jo tur ir virsū mēnestiņš. Tātad atnāk nakts datoram. Tātad poga F2 ir uzzīmēts knopīts vai arī satelīts, nospiežot pēc vajadzības. Varbūt pārēsim no šīm sarežģītām pogām uz kaut ko mazliet vieglāku. Tātad šeit mums ir poga komats un apmēram zīme. To jūs varat spiest rakstot. Bet ja jums nav ko rakstīt, jūs varat izmantot šo te melno lauciņu. Ar šo melno lauciņu jūs varat navigēt ar pirkstu jūsu darbības ekrānā. Ekrāns ir tas pats, kas televizoram, ko jūs mājās skatāties, tas melnbaltais vai zilais, kas raustās, un ir ieslēgšanas un izslēgšanas poga un pārslēgšanas kanāls priekš un uz atpakaļ. Tad šim datoram ir šeit tāda pati, tas pats. Izslēgšanas un ieslēgšanas poga atrodas labajā pusē apzīmēta ar aplīti, kurā ir iedurta svītriņa. Viņa parasti spīd, bet tad, lai spīdētu, viņa ir jāpieslēdz dators pie elektrotīkla. Šim datoram ir vajadzīgs 220 voltu tīkls, un tas ir paredzēts portatīvai lietošanai. Un kas vēl ir būtiski zināt, jāzina poga Enter. Enter ir tas, ka tas ir tā kā OK. Saki OK. Tas ir OK. Un tad tas ir tas, ka ja tu kaut kur esi uzgājis virsū, tad tu var uzspiest OK, un tas notiks. Šī lielā garā poga ir izveidota, lai jūs varētu, ja nu gadījumā jūs rakstiet, tomēr tad, lai jūs varat uzspiest atstarpi. Uzspiežot vienu reizi, jūs izveidot vienu atstarpi. Ja jūs gribat tuvāk būt cilvēkam kādam, jums jālieto šis lodziņš. Ar šo lodziņu palīdzību un ieslēgšanas pogu zinot, jūs jau varat integrēties vidē, draugiem LV vidē, Facebook vidē, un arī iespējams nosūtīt e-pastu, bet ja jūs neko nerakstat iekšā. Bet ja jums ir kaut kāds tekstiņš, ko jūs esat attēlis kaut kur citur internetā, jūs izmantojot šo te, piemēram, vai arī romantiska vēstule, varbūt zejolis, vai arī tas kaut kas cits anekdoti. Nu, var sakot, jā, un tad jūs varat ar šo te atrasto tekstiņu aizsūtīt otram cilvēkam un varbūt pat arī iepriecināt viņu. Arī šeit jūs varat balsot ar šo te melno lauciņu, skatoties monitorā, kurš spīd. Un tad jūs varat arī redzēt visu un izlasīt. Tad ir iespējams arī nobalsot, to jau laikam teicu, bet katrā ziņā svarīgi ir tas, ka jūs varat ziedot. Jūs varat ziedot ziedējumu lapā, jūs varat arī, piemēram, laimēt loterijā. Ir cilvēki, kuriem ir citreiz paveicies, ja jūs kādā mājaslapā, jūs varat, piemēram, laimēt $99,000. Jums tikai jāuzkliķina, jāaizsūt personīgie dati. Un tad jūs varat sākt gaidīt naudiņu.